Tāds super sketčī varētu likties no malas, bet viss ir aprēķināts. Success? Es spēlēju Need for Speed, kad Henrijs vēl bija tikai piedzimis. Reistība milestones. Kad tev mājās vēda Red Bull. Neko nav mainījies, redziņ, kā tu pašu, ko darīt. Benzīna beidzās. Nav laika runāt. Magaivaru pat mazāk. Līdz redzēsiet Magaivaru vecāko. Maps, priekš kārbas. Es un mans Adrians Ņūjs. Māja dārza un autosportam. Tā, diena numur 2 galdniecības pulciņā. Jā, mums tā super tehnoloģija uz sitienu, lai netek ārā bremžu šķidrums baigi te pa trubiņām. Pēc tam tāpatās lejam iekšā citu šķidrumu un gaisojam. Tādu, kas bišķiņ lielākas temperatūras var izturēt. Jā, ko dari? Taisnoju. Tā alumīnija cauruma nākuši tāda savīta. Un tad, ja tu pēc tam gribi dabūt kaut kādu daudz maz taisnes, lai tie visi tur viņi tādi smuki. Sākumā tu izurbi šitādā klucītī, apmēram šitādu diametru, vienkārši pat taisno, jo garāks tas te, jo labāk izvelc viņu cauri un velkot viņu ārā, viņa vienkārši, paliek taisna. Nav viņa perfekts tur taisna, bet, ticiet man, viņa ir taisnāk nekā jūs ar rokām, viņa tur mēģināsiet iztaisnot. Tātad tas mums ir, to, ko mēs ceram šajā mašinā vispār nekad mūžā neizmantot, ugunsdzēšamā sistēma. Šeit viņi iet uz motoru, te viņi tagad iet līdz kājām, tad te viņi paies uz augšu vēl viena, ja, pusi. Un tad tur arī blakus sēdētājiem uz kājām viņš ir. Protams. Viņi ir sākās no šejienes, maģistrāta gar slieksni, tad viņi sadalās aiziet uz caur ugunssienu uz motoru telpu viena kontūra, un otra kontūra paliek te uz blakus sēdētāju kājām, plus vēl šitan viņš, ja kaut kas tas sāksies nodziesīs. Tad ir, un šī pusē tikai viens, tad ir viens šeit uz kājām, un caur šejienu izies un vēl viens uz kājām pilotam. Attiecīgi 3 salonā un 3 motoru telpā apkārt visam motoram. Jā. Action. Pirmajā slādī ir, otrajā vēl nav cauri. Tagad ir grūtākais. Vēl trešajā slādī. Natiet. Ir tieši. Es teiktu, ka ir ļoti labi. Tikai cits jautājums. Vai būs? Kamēr puikas strādā, neko es varu panelis miltas iekšā, vadus izdarīti, būs gatavs. Varēs sākt pārējo saslēgt visus, ieslēgt un jau mašīnu pagriezt, padarbināt. Šitā viņš ir centrā, šitā te. Es viņu neredzu, vai viņš ir... Vispār pro tips, back in the game. Tur skoč. Ok, jā, Dagvielu ielēju. Un tagad tas momentiņš, kad vajag aķi pirmo reizi pielikt. Un cerēt, ka viss būs labi. Ok. Bonnet open. Tas ir. Skatos, vai var darbināt. Kā viss ir. Izpūtējs nav būs ļoti skaļš. Plusu bija stingrāk. Lai nav nekāda prikoli. Kāpēc izšķiļās? Pedāls iespiests. Well, that was awesome. Standartiņš. Minus 40 grādu, ja nav temperatūras devējs. Success? Probably. Kas notiek? Mašīna piešķīlu, bet tagad ņem ārā visu tādas skaņas izolāciju. Lai mums te neveidojās nekādas vietas, kurš var piesūkties ar eļļu vai vēl kaut ko, un mēs reiz redzam pēliņus plus. Jā, neuzfilmēju pirms izņēmu. Un tad neredzēju nevienu kārbas skrūvu, tad viss bija tāds diezgan packed. Tāds super sketčī varētu likties no malas pasākums, bet te viss ir aprēķināts. Nu ko, ir laiks.
laiks vai 3. Te jau, kā redzat, bišķi dizainiņš top. Būris, kā jau jūs redzējāt, ir gatavs. Arī aplīmēts. Neliela ķibela ar durvīm. Viņas aizkrīt ciet un nenāk vaļā. Tāpēc šīs durvis paliek iekšā. To risināsim pēc tam. Tas šobrīd nav kritiski. Varam arī braukt ar durvīm ciet. Šobrīd ķeramies klāt pie ekrēja. Amortiņi rītdien būšot pie mums. Bremzes arī jau ir ceļā. Šīs ir diezgan fucking traks. Bet jūs jau zināt, kāda recepte. 3. pēc kārtas te jau jābūt ātri. Tikmēr V2 jau varētu teikt, kad ir uz riteņiem. Straziņš ņemās. Bet es parking brake release lieku visu. Pēc cik šiem ir elektrisks viss. Jā, viņam tu nevari tā kā vecajām kārbām ielikt neitrālajā, ja mufta negriežās, jo spiediens netaisās iekšā kārbā. Varbūt es arī tikko samaloju, bet kurš uztaisīs tā, ka fiziski ir leveri, ārpus kārbas ir leverīti, kuru vajag paspiest, lai viņi ielikt neitrālajā pieņems. Tāpēc ir tāds kitiņš, ko var nopirkt, tur uzliec, un tad kurš trosīt, un tad tu vienkārši salonā varēs čik, un tad viņi ir žik. Un ir neitrālajā, nedarbinot motoru, jo citreiz ir nošķīt. Tas tikko tā bremzes atvienojās Henrijam. Koroče, jā, taisu. Ko tur dzer Straziņ? Bez laktozes spēka pieni. Jā, vajag spēku. Vecums vēl nevar vairs laktozes pavilkt. Es varbūt izskatos jauns, bet es esmu vecāks bišķi par Henriju gandrīz 10 gadiem. Es spēlēju Need for Speed, kad Henrijs vēl bija tikai piedzimis. Nu, un tagad mēs piegriežam skābekli un panelis. Malatiņi tiek gatavoti testiem. Baigais mums ir rush. Mums ir sezonas, var teikt, darbīgākais process, brīdis, kad ir visvairāk. Viss kaut kas jāizdara un viss kaut kas nav izdarīts. Nav jau tā, ka mēs neko nedarījām visu šo laiku. Vienkārši tagad ir... Vienkārši lēni. Nē, vienkārši... Lēni darījām. Vienkārši ļoti daudz, ko darīt un kas ir jādara un daudz kas ir neatnāk laikā un atnāk pēdējā brīdī. Valdim Hondai kārbu mēs te pēdējā brīdī lasam kopā. Cik lasam pēdējā brīdī, vienkārši daļas bija out of stock. Mums ir deadlines nāk un viņš ir tad, kad viņš ir un testi ir tad, kad viņi ir. Riepas mums te priekš G-sērijas ir atnākuši, viena rezervis pārējās jau sabortētas. Ziniet, raistība milestones, jā. Ļoti patīkam lieta, man ļoti patīk, ka mums ir Maxi Pizza atbalstītāji. Viņi dod mums ēst, baigi ēst. Es saku, šis ir tāds milestones, ne? Raistība milestones. Kad tev mājās vēda Red Bull ar busiņu, meiteni. Nenāk, es dzirdēju, kad arī čaļi tagad redzēja Red Bull čaļus, bet tas tā pieved, jo mums reāli vajag enerģiju. Sveiki! Sveiki! Un šeit tā kāpsies, cik es priecīgs. Un tev šitien tagad nebūs tā, ka tev attaisīta buņģiņa tiek iedot vaļā. Tev iedos drusku vairāk. Tev iedos vairāk. Lūdzu! Tā kā tā. Paldies! Paldies! Super! Forša diena! Jums arī, paldies! Tā čaļi uzmanīgi, jā, ar enerģiju arī nevar pāršaut, aizies ar sirdi. Yes, mums ir Red Bulls. Jau viņš ir entos gadus, paldies Red Bullam, bet šoreiz viņš ir atvests mājā. Mums bija jābrauc kaut kur pakaļ, ir žēl, ka nav ar garšiņām, bet nekas. Var vienā rāvienā? Nevar, vecums. Tā kā tā. Nu jā, mums jāiedzer točni. Nu, mums ir viena diena, pusdiena līdz, diennakts līdz testiem, otriem testiem. Tajos mēs brauksim ar šo mašīnu, kura vēl mums nav gatava līdz galam, bet būs. Tikko tik ielīmēts loks. Paldies čaļiem. Lielums viss ir. Pārsvarā viss ir. Iepastas tādas sīkumi. Bija uz savirzi, viss kruta. Šī ir Gen J otrā mašīna. Un tāda ir vēl tačka, kura ir arī top gatava. Un šitā ir trešā. Top Secret bija. Kādu laiku nezinu, vai tas tagad būs vai nebūs. Neko nav mainījies. Straziņš dara to pašu, ko darīt. Trešo reizi jau liek iekšā paneli, piegriezt panelis, dugas iemitinātas, puse jau aplīmēta. Kaut kas te nav, izpūtēji taisam, šim būs pagaidām skaļāks izpūtējs.
Šīm palielam viss tas pats, kas tām divām mašīnām, tikai šī būs vēl trešā. Tā kā Henrijs arī nedaudz satraucies, jo ir daudz kas jāizdara. Un ir jābrauc, viņam nepatīk šitās lietas. Man ļoti nepatīk, bet nu. Bet, zini, ja ir stances fests, viņš arī noteikti par nakti tur tīra un pulē kaut ko. Riteņiem malus. Lipus. Nu jā, tā kā mums te ir tieši paši amortizatori, motors tas pats. Viss kruta. Tikai melnā krāsā. Nu, būs. Baigi melns klausīt. Bija melns sākumā, teiksim tā. Strazdiņam arī patīk vadi, viņš jau ir tagad profesionāls vadotājs. Vītoliņš. Vītol dēls. Vītol, if you hear me. Un vajag Nissanam kompi. Nu tā, mēs turpinām. Paldies Maksim Mārup. Es esmu kļūdījies ar nosaukumu. Nosaukums ir mainījies, tā kā mainās. Kodi mašīnu detaļām ir updatējies uz Maksim Mārup. Šī pavasara pīca ļoti laba lociņiem un dillēm un visu kaut ko garšīgi. Gaidam jau otro dienu pēc kārtas. Un pēc Strazdiņš jau ir tik tālu ticis, ka ielicis jau torpēdu. Tā ir torpēda? Tā kaut vai zemūdeni vienalga. Nu, tā nu, torpēdi tur priekšpusē. Nu, te jau ir iekšā jau displeji, radio, kas neskanēs. Tūlīt būs shifteris. Nu, neko, pārējais jau, jā, maucam. Te Henrijs taisa mums izpūtēja no zupu stāju. Tā uz augšu. Daudz parāda kā apmēram. Jā, man liekas, bišķiņ stāvāk vajadzētu. Man uztrauc, zina, aerodinamika tomēr nedaudz. Mums vajag notēmēt tā, lai aizmugurē braucošiem pret stīplu tēmē. Erik, nu pēc divs. No, Henrijs taisīs pūtēt te uz zemes. Jo, es nezinu, vai tā ir taisnība, bet ir mīts pasaulē, Latvijas autosportā, kā nedrīkst līmēt stiklu iekšā, kamēr mašīna ir uz pacēlāju. Arī dugotai esot vienreiz saplaisājis no rīta stikls. Un Strazdiņš tā pieturās pie šitā un nelaiž vaļā un prasīja, lai līmētājs garantē, ka nesaplīsīs līdz rītam. Nu, tad mēs nolaidām lejā un tagad neceļam augšā, jo ir ielīmētas pirms pusstundas. Viņš arī teica, ka garantēs. Tā kā, tā kā mēs vēl turam mašīnu uz zemi, tāpēc Henrijs tur rāpo. Ir ceturtdiena. Šodien testi. Šitā mašīna vēl nav gatava testiem, bet būs. Nekas daudz vēl palicis, bet būs. Jostas jāieliek. Stikli ir. Jebkurā gadījumā. Jā, šim ir, viņš ir gatavs palielam. Savirzi ir, bet tūlīt mums notiek pats kārtējais milestone'iņš. Strazdiņš tūlīt kārtējo reizi, pirmo reizi pēc salikšanas, pēc vadu apgraizīšanas. Tā lietiņa liek virsū klemi, blandījies apkārt. Freimo mums šodien jau no 6 rītā līmē visu dizainu. Es kaut kā pat vispār nebija iedomājies, kopš es redzēju viņu pēdējo reizi, ka viņi būs šodien gatavi, lai braukt vispār. Jau pieleca! Mums ir arī sporta izpūta. Skaists, šitam savādāks spidometrs. Jā, bet šis pavietos. Tātad mums nedeg vidējais panelis. Es nezinu, cik slikti tas mums ir. Labi, Strazdiņš nezinu, kāpēc, bet tu vari piešķirt un uzgāzēt, paklausīsimies, kā izpūties. Bēdzīgs beidzās. Nav tā, ka baigi gribās filmēt, jo ir baigais rašs kārtējo reizi sezonas pirmsākumos. Te visi mauc. Te Freimo līmē durvis, jo mēs viņus nevaram paspēt ielikt iekšā. Nevis nevaram paspēt, viņus stāvs pacēlē vēl mašīnu. Strazdiņš dara pēdējos darbiņus. Viņai jābrauc to prom ir uz savirzi. Tad pāris. Ej ar savu kameru, ja? Šis ir tas process, ja, kad visi te ir jāpaspēj. Te mums sasīs buferi. Tā, krāsnes iekšā. Tūlīt pievilksim vēl vienu vajag jostas stūri. Un off we go. Drīz ieskūvēsim durvis. Un cerēsim uz labu laimi, kā saka. Vispār es nezinu, es to teicu, bet šodien Strazdiņš teica, ka viņš grib uzlikt Britney Spears. Kā tu teici?
Es ko negribu. I'm a Britney bitch, jā? Viņam šodien tāds mūdiņš, jā, ir. Kā tas ir un izrādījās, ka Henrijs arī zina šitos visus pop gabalus ļoti labi. Bet mums ir reāli pēdējās lietas jāpaspēj. Visi tādā rašā. Un kā ir, tā ir. Ieku mūsu racing būtais ir, kā saka, muffler delete. Mums ir downpipes. Racing, jā, bez katalizatoriem. Un mums ir šitāds te viens bundulīts pa vidu, kur mēs nezinām, kas iekšā ir. Un mums ir muffler delete. Single exhaust. Nu, te tukšums tagad ir. Te mēs taisīsim fake. Varbūt. Tā kā tā. Rašs, bet daudz vairs nav palicis. Freimo ir uzlīmējis jau durvis. Spīd tā, ka nevar redzēt nemaz. Kā teica Freimoits, skaties šo krāslī, kas dzīve baigi krāsainā. Laika runāt. Tas sauc par Henrijs noslinkoju. Henrijs vakar noslinkoja pirms... 10. vakarā viņš saprata, Viņš grib sākt slinkot, ja? Jā. Tāpēc mums te ir savilcēja modifikācijas. Mums redzēja kā vidiņu. Viņi jau no turienes kastam izpūtēja uztaisīt. Jā, es redzēju, varbūt tur dara. Nu, viņai vienkārši ir problēmas. Entuziasms vienkārši. Mēs jau te uzvaram, nevis entuziasmu taisam. Jā, par to jau, protams, var paņemt naudu. Citādā, jā. No sevis baigi neko nepaņemt. Sev tikai atķems. Un te tā kā mums ir ātrais izpūtais drošāk turās. Tā pa lielam būs smuks kronšteiniņš un viss. Es redzēju, man gāju pat mazdaug. Brāļdēls. Nephew. Ieliecies, un tu redzi visu, kas ir izdarīts tajā mašīnai no apakšas. Reku viss ir, jā, perfekti. Nekādi powertūļi, mazais skruģis, un tu esi MacGyvera mazdēls. Tur ir skrūzduri. Te pie manis. Ir stors. Tūlīt redzēsiet MacGyveru vecāko. Bija kaut kur tieši vidiņš. Un viss tikai tāpēc, ka nevar traktorā. Jā. Tas ir ātri. Jums tankštelē tik ātri nebliež. Lai visu. Izslēdzi mašīnu. Tagad piedarbi viņš rādīs, kas ir vaļā. Viņš rāda tur. Ko viņš rāda? Gaidoklis jauns. Šitās rāda. Kur? Šitās. Vadītāji? Jā, arī rādītāji. Viena. Nu, kas notiek? Tā mašīna liekas neitrālajā, ja viņa redz, ka tūris ir vaļā. Tur ir. Hai. Tātad pēdējie darbiņi pirms braukšanas ir atnākusi mūsu mašīnai maps, priekškārbas, flashing kārbu. Stage 3 būs. Būs stage 3 maps kārbai. Tātad par šito vispār varbūt vairāk varēsim pastāstīt, ka šī flashos nākošo. Mēs paši zināsim, kas notiek. Cerams, ka šis izdosies. Ok, vēl mēs kaut ko daram. Jā, nu... benefiti te visādi dažādi. Tur vis kaut kādi kickdown boosti un cornering adjustmenti, kā jau Robs minēja. Vairāk noteikti varēsim pastāstīt vēlāk, kad būsim super duper visi paši atkoduši.
vai arī pieslēgt kādu XHP pārstāvi. Diezgan krūti, diezgan moderni viss. Varbūt domājis, kad atnāc ar savu mazo iPhone-iņu, iesprod puļķi OBD portā un nočipo kārbu. Šis skaitās kā čips. Man šķiet, ka vārds čipošana ir tāds pārāk dīvaini saistīts ar visādiem dīzeļiem un tādā garā. Nav hei dīzeļiem, šādos razdiņam, bet mēs te bišķi savādāk. Success? Show summary. Tā kā, jā, rekar 6 minūtes un 46 sekundes viņš pagāja, lai noflašo savu mašīnu. Tad šeit ir kaut kādi labumi. Gear display active, torque limiters removed, ignition cut shifting, max performance mode, race mode, shift speeds var izvēlēties. Skatīsimies, mēģināsim šodien kā būs. Tā arī nākamais upuris. Ir svinīga diena ar atsistām durvīm. No, iesvētījām! Jā, Šis pazuda Igaunijā, un tā arī netika atrasts. Un tāds ir nāk tikai kādām super dārgām lampām. Nē, tās ir viena tuning lampas, tās nav nekāds super dārgās. super dārgās. Viss, kas ir integrē, nav lēts. Super dārgās mēs tikko mēģinājām nopirkt, bet eBay pārdevējs neatbildēja man. Tās bija oriģinālās, tās vajadzēja nopirkt, jā. Nu, vat. Bet, jā, jauns upuris. Šiem, diemžēl, mēs nevaram tā ar telefonu pieslēgties un nočipot kaut ko, bet, nu... Attālināt tāpat no Austrālijas noregulē. Ērīsi trasē! Juhu! Viss noteikti. Pirmo reizi. Šogad. Varbūt. Jā, nu mēs esam visi izdarījuši. Mašīna ir savirza uztaisīta. Mums ir regulators viņu atvedis uz trasi. Tā kā aizšipojām, atšipojām, vēl aizšiposim mājās. Nu tā te notiek. Gaidām trasi. Viss būs skaisti. Pabraucam moči. Tā kā ir mums viss te labi. Es tagad viņš nemet kļūdu. Par ko? Nu, kad neļauj braukt. Nu labi, vajag ieliet degvielu un tad vajag pišķi pabraukāt ar viņu. Ir spīdīgs, ne? Tā bija viena no labākajām idejām, to izdarīt. Kāda ideja? Valdi smaidi, paskaties. Valdi, paklausies, kā skan. Tātad šodien Biķernīkos iztestēja jauno G20 BMW. Viens vārds – bomba. Un ātrāks 305. Labrīt. Pēc vakardienas testiem mēs turpinām aplīmēt. Frēmu atkal no 6 rītā mauc te. Bufers jau ir ļoti skaisti. Jā, un tagad mēs taisīsim šīs mašīnas, pabeigsim pirms nākošajiem testiem, kas ir pēc 2 dienām jābrauc ārā. Un tad ir vēl Valda Honda trāpījusi uz pacēlāju. Pirmo reizi šeit jau te ir nopietna vieta, te viņš beidzot tiks ķūnēts, jau pirms tam tikai salikta. Nu, tur citās darbnīcās viņi tikai saliek, jā. Te mēs tagad sāksim ķūnēt. Mēs pirmais, mēs liksim piekari aizmugurē, mums vispār nestrādā. Jo, rekord, piemēram, mums vispār nelaižās, nu, te ir ritenis izkāries pilnīgi ārā, jā. Un te mēs tagad viņu vienkārši ceļam augšā, viņš pakustējās. Un 2 knapi centimetrus, un tālāk viņš sāk celt mašīnu gaisā jau no pacēlāja. Tas nozīmē, ka mums te kaut kas te vienkārši šķība ar tiem uniboliem, kas te līdz galam nestrādā. Un to jau Valds tur izpīpējis, tur kaut kas kaut kur nav pareizi. Jo šis viss tika būvēts centos gadus apakaļ. Un
kāds kaut ko nav darēķinājis un līdz galam nav izdarījis. Tāpēc ir atnākuši visādas detaļas, kas ir jānomaina. Brendiem no Austrālijas ir laikam šitie arī nāk. Tā mēs te pa visu pasauli maukšam. Neko, turpinam. Taisīsim splitteri. Splitteris jau taisa šeit ir. Es kā vecs aero dizainers. 2 mašīnas manā kontā, taisam 3. Anyway, te būs splitteris. Tāds baby splitterīts, jo viņam nevajag tik daudz kā Downforce. Bet mums arī nav mega spoilers aizmugurē, ar ko viņi izbalansē, tā kā mēs sāksim tikai ar splitteri. Ir atnākuši splitterim arī visādas palīgi. Nu, tas tādiem īstiem aeročaļiem ir tādi shortcuti jau uzreiz. Īsti aeročaļi. Henrijs man no sākuma teica, reku, tev viss ir. Nu, teica, bet man likās, ka no šiem viss ir jāizdara. Šīm 4 detaļām. Es radās, ka te vēl ir detaļas. Šitāda. Palielin to vajadzēja saprast, kā tur viss nāk. Te vispār easy cheesy. Jūs ar savu aeroinženieru grādu likt pie malas. Nu, bet aero flow jau to mēs ārā nemet. Šits jau ir vienkārši tur uz Faberi, inženieru grādi. Labi, dāj, maucam. Sveicināti! Roberts jums iesāk jau šodienas stāstu, gandrīz vienādi ģērbtu. Aero meistars Roberts. Vispār, jā, Honda ir uz pacēlājas, protams, pēdējā. Nekur ir šubrīgāks visāds lietiņas. Šie te čaļi Honda Developments, ja. 10 years of developments, viņi ar to visu dalījās un stāstīja man, ko man vajag un pie šīs jaudas un tā tālāk. Līdz ar to mēs Robertu šodien bišķi izlabosim šeit aizmuguri, uzliksim bremzēm dzesēšanu. Mēs, protams, ka bijām galvenajā autosporta veikalā. Jā, piekdienas rīts lielajā piekdienā depo tas bija. Tas bija atsevišķs piedzīvojums, bet arī bez depo nevar autosportā, līdz ar to māja dārza un autosportam būvējam splitteri. Un tā mēs tagad esam jau, viss bija, viss skrūvīts bija, viss bija viegli, tikai vajadzēja visu detaļas un pastīties manuālī kā saskrūvēt. Un vispār nekādi jautājumi, viss super ērti, viegli pieskrūvējās. Tagad tikai mēģināsim atrast pareizu augstumu. Valdis meklē bildes no Hondas, cik vispār dzīvē braucot trasē ir augsta. Dzīvē no priekš. Nu, ir arī bildē. Tev arī. Nav nevienas bildes ar pašu mašīnu. Roberts teica, ka nav drūpi iepriekš, ja? Te nekas nekustējās. Man teorija izrādījās pareiza. Es domāju, ka vajag nomainīt šīs 2 sviras. Šitā vēl kāds ir kustējās, ja? Viņi kustās, viņi varbūt bišķi pa daudz jau kustās. Jā. Un otra bija, kas man nepatika, kur nedarīja pareizas lietas, bija šī 2000. gadu sākuma izstrādājums. Ir aizvietota šādu brīnišķīgu izstrādājumu. Izstrād pēc racing detaļas īstas. Tad, kad to visu noņēma, kā izrādās, Te viss kustās. viss kustās un pēkšņi parādās drūps un mums būs īsti saķeri. Fiekari funkcionēs. Henrijam šis ir nepazīstams koncepts, ka fiekari funkcionē. Jā, bija izbrīnīts, cik ļoti amortizators nostaigāja. Jā. Kad Henrijs savas mašīnas būvē, viņš par drūpu nedomā. Viņam tas ir lielākais ļaunums. Kur mēs esam? Mēs esam... Mēs zīmējam, kur būs splitters, bet tā... Es un mans Adrians Ņūvijs. Mums ir precīzi, jā, pēc lāzeriem. Nu, jau teiks, ka mašīna būs pacelētājs, bet šis ir splitters numur 1, Vol 1. Tā kā... Nē, tā ir beta versija. Beta versija. Un tad viņi varēs mēs jau nezinām, cik lielu vajag, jo arī nav spoilers aizmugurē. Tik liels, kā vajadzētu šim splitterim. Tā kā... Nevar pārcēsties. Mēs nezinām, kur mēs pārvietosim aero balansu. Jā, baigi uz priekšu. Nespolēs vispār vai. Kačerginā lejā no kalna, jo tieši šis ir vajadzīgākais. Par to laiku Henrijs piekusa, jo viņam jāstrādā ir zemākos apstākļos, nekā viņš ir radis, jo mēs gribam tur taisīt. Slēnām noteikti, jā. Pirmie Honda Development pārti ir virsū. Nu, es jau sasmērēju. Nu, ļoti labi, viss kārtībā. Bet, jā. Labi, tā, mēs ejam griezt.
Easy, fix, ja. Bet vienam grūti. Vienam grūti to būtu izdarīt. Vajag tās skrūves parādīt. Re. Tā ir speciāls gatavs uzreiz risinājums. Ar austrāļu vītni gan. Nezinu, ķenguros mēra vai vombatos vai valabijos. Nē, šitie ir daļskaitļi no pieauguši pīknām violām. Okay. Tāpēc es domāju, ka es nevaru instrukcijas izlasīt notrādāk, bija jālasa. Jā. Atprātis. Citāds te, kurš pats viņš tur ielakojās iekšā. Tāds foršs plakans. Nekas jau mēbeļas furnitūras skrūvu noteikti. Tev mēbeļas zinās. Mēs jau no mēbeles arī taisam. Tas mēbeles taisam. Un tēns mūzika. Roberts jau ir nokuris. Ātro cukuriņā, bet nevis ātrāko cukuri. Tā ir precision my ass. Valdi, es visu izdomāju. Izklausās labi, ja? Es visu izdomāju. Bet ne līdz galam. Nu, tad tu izdomāji vai neizdomāji līdz galam viss? Es negribu sačakarēt to vītni. Es izdomāšu izlurt cauri mazu un tad ar to tur. Jāsaka, būs. Galvniecības un viss citi pakalpojumi. Furnitūras. Aplaupījām furnitūras veikalu. Kāds redzētu, kad autosportā tiek izmantot šīs skrūves. Tekstīvs sajukuši prātā, viņš ēd mēbeles taisīt. Plāķņu materiāls jau arī nav gluži autosporta materiāls. Pirmajā formulā esot joprojām finīgs. Pakšā pašā, kur viņš ļoti pa zemi. Tā kā ejam augstākajā līmenī. Kamēr es būvēju airdemu, Henijs pabeidzis vienu pusi. Tad izstāst, kas tad? Tā kā Valdim bija tā piekari, tur palielam nebija piekari. Jo, ja mēs astamies šeit uz travelu, viss, jā, mašīna ir gaisā. Tas pats, jā, nu tas ir tas pats filmē. Nu šis ir jā, vecais. Ja mēs aizņem tagad otrā pusē, ir viss jauns un smuks. Es teiktu, te ir nedaudz labāk. Nu, vismaz staigā piekari. Kustās. Un viņš tāpat ļoti ātri brauc. Motors, kas brauc. Roberts atstacējies uz jaunā galdiņa. Splitter officially on. Not tikai, kaut kas jāpabūvē. Forma jāizdomā. Forma jāizdomā. Kur kāds pusi. Un to māksliniekiem mēs pieņemsim vaļu. Jā, bet no ērdem mēs uzbūvējām. Ierakstiet komentārā, no kā ir taisīts ērdems. Tā šī detaļa. Jā, to var nopirkt depo. Atrodās ārā. Nav telpās šī detaļa. Ja? Pārdodās pa metram. Cena €89 metrā. Lētāk, ja pērk 50 metrus vai vairāk. Ja? Tad rakstiet komentārā, no kā ir šis ērdems, kurš izstāstās, kā viņam tur būtu jābūt. Nenofilmēju, kā es slīpēju, nenofilmēju, kā es zāģēju, bet nu jau tas tagad kamerā vispār izstāst pēc tādu izstrādājumu. Rūpnīcas, factory made. Properly, jā. Kamerā izstāst tā, kā tam tā būtu jābūt. Bet tam tā arī jābūt. Henrijs aizbrauca baudīt brīvdienas. Nu, ne brīvdienu, bet brīvu pēcpusdienu. Roberts aizbrauca uz bērnu ballīti. Es paliku tepatās. Ko es izdarīju? Es pēc Henrija paraugu šajā pusē, ja? Saliku visu arī šajā pusē. Mums tagad ir roll center adjusteri, jauni tauārmi un jauni kamberārmi. Šeit. Tā baterijas pabeidz. Regulēt splitterim attālums, viss. Mums nav vairs nekur nekas neskatās, jā, mums te viss ir droši tagad. Rītā vēl vajadzētu pieregulēt šeit visu un būtu perfekti. Nu, no augšas izstāst bomba. Turpinām ar roll centra labošanu priekšā. Tā, diena numur 2 galdniecības pulciņā. Šodien esam veikuši ar šo instrumentu. Esam veikuši, kā saka, visi splitter veidotāji sharp edges makes you slower. Jā, rekurīt. Mums ir maliņa
apaļa. Šķelsies gaiss labāk. Un šeit mēs izgriezām, izpūtējam vietu. Tur uzrādīšu. Ēnī, ko tu klusajā sestdienā dari? Es atbraucu pārēst pusdienu. Lieldienas. Strādiņ, ko mēs klusajā sestdienā daram? Krāsojam olas viens otram. Te ko strādājam? Nu, kā jau visi normāli bezdarbnieki strādājam. Neko. Labs skats, gatavojamies pirmajiem kauņas testiem. Valda Integri reāli sagatavota gandrīz laikam. Savirz jāuzstājas. Pašiem jau savirzes meistars ir svin lieldienas. Šitie te ir tā kā jau pilna sēta mētājās. Skaties, riņķi apkārt pilns ar baltām. Tikko tā putns nodirš, diskus vakar viņš šitos neatmazgājas. Viens bija nomazgāts snuks, redzēja. Protams, tas. Nu jā, atveda mums Red Bulls iet uz Jau divas ūru. kastes gandrīz ir beigušās. Nē, nu ņuhu. Jā, šitas mums jaunie aimi. Vispār šitā iespējams ir pēdējā sērija, kad mēs runājam latviski. So, watch out, yeah, guys? Stay tuned! Tiešām labi izskatās bez uzlīmēm rezervis. Nu, nevis rezervis jaunajām. Zini, ko vajag šitai haubē izņemt un ielikt haubē zīmīt, sanāk izstās lēm. Durvis arī vajag sataisīt. Nu ir mums neliela problēma, mums ir aizkritušas durvis. Nevaram dabūt vaļā aizmugurējās durvis. Ja kāds zinātājs ir, tad hit tas ap, kā atmūķēt durvis.